Labdien! Es gribēju jautāt, vai jums mākslīgās vagīnas ir? Jā. Cik liels viņas jums ir? Jums ir jānāk un jāskatās uz vietas dažādi izmēri. Tie diametri arī atšķiras, ne? Nu jā, pēc izmēra, jā. Un cik dziļs ir, cik gārs? Man 25 centimetri vismaz vajadzētu. Jums jānāk uz vietas un jāpaskatās. Var mērīt uz vietu, jā? Nē, nevar mērīt, kā es stāties priekšā. Halo? Labdien! Labdien! Vai intīm preču veikals? Es vēlētos sadomazohisku tēru. Tu ar to pātagu un lubrikantiem vien kasti. Pagaidiet, jums ir galīgi nepareizs telefons, šeit ir dzīvoklis. Bet viņš jau dzīvokli pārdeva, tur veikals nebija, nu. Nē, bet šitais telefons nav īstais. Nu labi, to pātagu nē, bet tad tas lubrikants vismaz. Nē, nav? Nu pagaidiet, bet šeit ir dzīvoklis, Zāles ielā 9 dzīvoklis, Zāles ielā 9 dzīvoklis klausās, te nav nekas veikals, ne pārdotā, ne it nekas. Tad jums nepārdosiet? Jūs nevarat pārdot? Nu, bet es taču nepārdodu neko, man nekas nav, man ir plika, te vecs pensionārs, man nekas te nav ko pārdot. Plika un vecs? Es esmu vecs pensionārs, nu ko es jums, vai jūs nepareizi esat piezvanījis? Tā laikam nebūs. Jums ir telefons nepareizi, jūs zvaniet kaut kas cits. Man ir baltā krāsa telefons. Halo? Palīdziet, lūdzu. Kam jūs gribat zvanīt? Palīdziet. Kas notic? Kāds lūdzu? Kur jūs esat? Kas jūs esat? Skapī. Kādā skapī? Esmu dzērs. Kur jūs esat? Skapī man ieslēdz. Jūsu adrese? Es nezinu, es neredzēju. Kurā mājā jūs esat? Es nezinu. Kā jūs dabūjat manu numuru? Daudz tā mājā. Kā jūs dabūjat šo numuru? Spied. Es neredzu. Nu, man grūti tagad saprast, kur jūs esat. Skapī, laikā. Nu, skapī, bet kurā mājā? Nezinu. Liftā biju tagad skapī. Bijāt liftā, tagad skapī. Kā jūs no lifta skapī tikāt? Mājā ienes. Kas jūs aiznes? Es nezinu. Neredzu. Skapī. Nu, tas ir 9 stāv mājā. Varbūt. Halo? 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 Jums ir tāds, kas der 2 vīriešiem uzreiz? Kas lūdzu? Nu, tāds uzliekamais, kas der 2 vīriešiem uzreiz, tā kā filmās skatāmies. Tas ir strapons? Nu, jā. Tā vīrieši, ja? Jā. Tas tu būtu laikam, ja? Ir vai nav? Nu, principā jāies. Mūsu mājaslapā ir tā telta. Ja šitas dubultais strapons. Bet ja vīriešiem, laikam, jums vajadzēja ar caurumu, ja? Vai ne? Nē, kaut kādu labāk vajadzēja. Kas strapons būtu. Vienkārši paliņu tāds, ja? Jā. Kur ir apstīties, kad internetu lab? Tā, www, jā. Ar vienu es, ja? Jā, labi ir, apstīsimies. LV. Labi ir, tad es pazvanīšu un pajautāšu vēl kaut ko. Jā. Lūdzu. Labdien! Labdien. Man te tā viena meitene iedeva jums numuru, teica, ka jāzvan jums. Viņa saka, ka viņa ir Linda un ka viņa ir jūsu meita. Kas? Linda teica, lai zvan jums. Viņa vienkārši tagad guļ man blakām, galīgi apdzērusies. Kas? Kurien jūs zvanat? Es nezinu, viņa teica, ka tā ir māmiņa laikam, es nezinu. Pagaidiet, kurien jūs zvanat? Nu, es nezinu, viņa iedeva numuru, teica, lai zvanu jums. Viņai tagad saka, pagaidiet, iedošu viņai. Lindā. Kāda Linda, kungs, cienītais, klausieties? Kāda Linda? Jā. Halo? Jā. Es varu nākt mājās. Pagaidiet, kurien jūs zvanat? Man Šeit ir Garsvielu veikals. ir mājās. Bet šis ir Garsvielu veikals. Halo? Jā. Šis ir Garsvielu veikals, kur jūs zvanāt? Bet mamma. Cienītā kundze, jūs dzirdat mani? Jā. Bet šeit ir Garsvielu veikals, uz kurien jūs zvanāt? Jūs saprotiet, cik daudz? Mammai zvan. Mamma te nav, te ir Garsvielu veikals. Jums ir numurs nepareizs. Halo? Halo? Labdien. Labdien. Man ir aptiks
jau visu dienu vienu un to pašu. Tikai to vienu un tikai to vienu. Kas tur ir? Es gribu, ka Es ļoti atvainojos. Man dzimuma loceklis ar jums tikko runāja. Ko? Man dzimuma loceklis tikko ar jums runāja. Viņš bija pazvanījis jums netīšām. Sajausts kaut kas, jā? Jā, dzimuma. Jā, labi, jā, aha. Jā, klausos. Labdien! Paldies, ka tev svētais apustulis ir Labdien. sūtījis. Paldies, ka jūs pacēlāt tais trūps otrā galā. Visu vampīrus par jums aizlūgs. Paldies, paldies. Un viņš teica, lai novēl jums arī skaistu sešinieku nakti. Paldies, paldies, liels paldies. Lūdzu. Halo? Halo! Halo? Dzirdat mani? Jā? Man ir tā doma. Ziniet, davai precamies. Tavu zašo, davai. Kuku. Halo? Labdien! Labdien. Mēs jūs pašreiz novērojam. Par ko? Nu, ar pienlokuli. Ir uzstādīts webkameras, mēs jūs novērojam visu dienu jau. И зачем? Это надо? Tas pārbaudēm. Sakarā ar ko es nesapratu. Sakarā? Jā. Mēs jūs vienkārši pārbaudam tagad. Kā pārbaudām? Nu, vai jums nepatīk kādas lietas paņemt līdzi sev, ejot cauri dzīvokļiem, istabām, sētām? Vienkārši tā tāda pārbaudīt. Mums ir neusticība pret jums. Halo? Novakar. Lūdzu, labdien. Es šovakar nebūšu mājās. Kas tur zvan? Nu, es nebūšu. Es nevaru tagad runāt, jā. Jūs nepareizi adresēja muzikas skolu. Bet es nebūšu šodien mājās. Muzikas skolā? Jā, es nepalikšu šonakt. Kas tas ir, kas nepaliks muzikas skolā? Nu, man šodien iedeva brīvdienu, un šodien es nepalikšu panākt. Kam muzikas skolā? Kas ar muzikas skolā pa nakti var palikt? Nu, man visu laiku katru nakti ieslēdz iekšā un ieliks kafiju. Bet šonakt es nebūšu mājās. Paga. Kas ieslēdz muzikas skolā katru nakti? Mani? Mani slēdz uz kafiju. Bet kā ir uzvārds? Kā ir vārds? Mārtiņš Rozentāls. Mārtiņš Rozentāls. Rozentāls. Rozentāls? Ko tad tas Mārtiņš Rozentāls te mācās? Nu, viņš skapī dzīvo. Jādzīvo. Jāsargā pa naktīm. Kādu skapi? Nu, skapī otrā stāvā. Nu, jā. Bet es tik pateicu, ka es šodien nebūšu mājās. Bet kas tad? Nu, taču vispār tad kaut kas nav kārtībā ar saprašanu. Man neviens te skolā nedzīvo. Dzīvoju. Nē. Jūs nemaz nezinājāt? Katru nakti, bet šonakt nebūšu. Nu, kāpēc te nebūs šonakt? Man darīšanas ir. Un kas te būs? Nu, varbūt rīt būšu. Un ko tad tai skapī dara? Dzīvoju. Un kas tas pa skapi tāds ir? Tāds ir mans skapis. Tā ir tāda. Labi, skaidrs. Eksotiski.